Singapūras lidosta. Godīgi sakot, šī nav tikai lidosta, tā drīzāk atgādina atsevišķu apskates objektu, kur ik gadu apmeklē miljoniem cilvēku. Par šo vietu bijām redzējuši daudzus iespējīgus video, tāpēc tiklīdz ieradāmies Singapūrā, devāmies to apskatīt realitātē. Pēc lidojuma ar Turkish Airlines mūs no slavenās Jebels Trūklakas zonas šķīra vien dažas minūtes. Un tad mēs pirmo reizi ieraudzījām to savām acīm. Milzīgo iekštelpu ūdenskritumu, kas kļūst par vienu no Singapūras simboliem. To no dažādām lokācijām varēja vērot ilgi. Ar vienu Trūklakas apskati noteikti nepietiek, jo apkārt ir vēl daudz ko redzēt un izbaudīt. Mēs devāmies izstaigāt parku augšējos stāvos, kurā var nokļūt pilnībā bez maksas. Tur bija ļoti daudz skaistu figūru no puķēm. Savukārt tiem, kas vēlas vairāk adrenalīna, pieejams arī dažādas maksas aktivitātes, tostarp populārais tīklu parks. Lai gan pašas aktivitātes nav ļoti garas, tās ir pietiekami interesants, lai dažas stundas lidostā paskrietu nemanot. Sagaidījām arī vakaru, jo vēlējāmies redzēt slaveno Jebels Trūklakas gaismu un mūzikas šovu. Jāatzīst, ka labākās vietas skatīšanai tur nemaz nebija tik viegli atrast, taču par laimi cilvēku nebija pārāk daudz parka augšējos stāvos. Šovs ilga vien 15 minūtes un iespējams bijām gaidījuši nedaudz vairāk iespaidīgu efektu. Varbūt, ja būtu bijuši zemākajos stāvos un tuvāk Trūklakai, sajūtas būtu bijušas citādākas. Lidostā jutāmies kā milzīgā izklaides un atpūtas centrā, kur jāvaktē pulkstenis, lai nejauši nenokavētu savu lidojumu. Ja būtu vairāk laika, mēs pavadītu vēl vismaz pusi dienas. Tālāk mūsu ideālais plāns bija braukt ar sabiedrisko transportu ar pārsēšanos līdz Golden zelta tornim, kur mūs gaida nakts autobusu uz Malaiziju. Kā nekā, esam pasaules bagātākajā valstī, tāpēc diskomforts mazliet jāpiecieš. Laižam dzīvē! Transports ar glanci, otrā stāvā vipiņā ar panorāmu. Var atlaist krāstas. Krāslam sānā ir ieslēgšanas poga un var masēties. Un tad vēl var atsveltnīti tādu izlaist. Ir kur kājas nolikt. Bet, ne priekš garajiem cilvēkiem. Nejauši iestartējam ar Teslu autokapsētu, nepaspēja nofilmēt, bet izskatījās drūmi. Uz robežas, protams, pilnīgākais bardaks, kur vismaz 2 reizes bija jākāp ārā no autobusa un jāiet pasu kontrols caur automātiskiem skeneriem. Nejautājiet, kāpēc. Tā vienkārši ir Āzijas loģika. Kā mums ies nākošās 2 nedēļas Malaizijā, par to jau nākamajos video. Turpinājums sekos.